šī vakara mēs tā kā ārā nevaram iziet uz piedošanas, tā kā mūsu mērķis šodien ir spēt nosaukt vārdā to ievainojumu. Varbūt par šorīt pat mēs varam būt to nezinām, bet es ceru, ka arī to varētu, arī savstarpējā jūsu saruna, kā pārim palīdzēt saprast, kas ir tas, par ko tu vēlētais lūdzu palūdz piedot, un savukārt, par ko tu savukārt varētu viņam palūgt piedošanu un tā. Kāpēc tas ir tik svarīgi, to mēs runāsim tālāk. Tiešām sveiciens visiem, un mēs šodien esam zili, un mums ir arī zilas trauki un naudumi, kas tādi simboliski. Mēs zinām, ka mēs esam jau mātes miesās ūdenī, un visa pasaule bija izglābta grēku plūdos no ūdens, un mēs visi barojam. Mēs esam arī ūdeni kristīti. Ūdens ir ļoti simbols liels, un tāpēc arī runā par ūdeni. Tas arī mazgāšana, ne? Tas vienmēr saistās ar to mazgāšanu. Tā kā... Cik labi ir, ka var nomazgāties. Ceļš, ka tas tā ritīgi strādājas, tā laimes sajūta, ja? Ieiet dušā. Tas tiešām tā ir arī piedošana līdzīgi dušai. Jā, jo... Ja runā par attiecībām, pār attiecībām, tad patiesībā tur, kur ir tāda gruzdēšana, tur, kur ir tāds ievainojums, tā kā purvā, ja kā aizdegās, tad mēs tur ilgi un neredz, ka tur apakšā jau viss notiek. Jā, tā savu zemesēdz aizdegās, vai ne? Ka tur viss gruzd, viss iet uz priekšu. Arī attiecībās ir tā, ka ja nenotiek tāda atbrīvošanās no tā, kas tur iekšā gruzd, tad patiesībā viens un otrs pazaudē intimitāti, pazaudē šo, es pat teiktu, neaprakstāmo vai to nekādā veidā neizmērāmo to, ka es sajūtu sevi piederīgi viņam un viņai šī gadījumā, un viņa atkal jūtās ar mani vienota un tā. Nav tā stikla siena. Jā. Varbūt mēs arī esam pazīstami, ka notiek kaut kāds strīds, vai kaut kāds es esmu pateicis kaut kādu vārdu, es esmu uzbļāvis, vai kaut kas noticis ir. Tā iestājās tāda siena. Ka pēkšņi, mēs tāpat turpinām viens otru redzēt, vai ne? Runāt vai kaut ko mēs arī pat varam runāt, bet tā, kas starp mums ir tāda vates, tāda vate un tāda stikla siena. Cerēs tā pirmā fiziski izjūtā. Jā. Vismaz mums tā ir. Mums tā ir. Jā. Bet šī gadījumā tiešām šis ievainojums veicina, ka cilvēki atsašinās un pazaudē šo intimitāti. Ja nav intimitāte, tad tas ir tikai tāds solis pa solim, ka attālinās un beigās jau tikai divi svešinieki, varbūt kur kopā tikai dzīvo ieradumu pēc vai kaut kādu, kā es nejautu kredīts, vienu abus vai kā ir kopā jādara kredīts, bet reāli kopība kā tāda nav, vai ne? Bērni jāuzina kopā, vēl kaut kāds ārējais tāds iemesls un tā. Katrā ziņā, ja mēs domājam par to, lai mums būtu tāds labs attiecības, vienmēr jādomā par to, kā lai noskaidro, par ko varbūt otrs ir aizvainots vai apbēdināts, un ka arī es beidzot varbūt varu nosaukt vārdā to, par ko es jūtos apbēdināts vai sarūktināts un tā. Protams, ka šī piedošana nemaz nav tik viegla, vai ne? Tā ir tāda tēma, kur nemaz nav tik viegla, un es pieļauju, ka arī daudz pāri pat īsti neuzdrošinās par to tagad runāt, dēļ tā, ka kā tas tagad būs? Ja es tagad sākšu runāt par to, par ko es jūtos vainīgs pret tevi, tad kā tas tagad būs? Vai tas otrs nesāks mani kaut kā izmantot? Jo tā tomēr ir atklāšanās, tātad vēseles izgriešana uz āru pēc būtības, vai ne? Kaut kādā brīdī jau ir gadījumi, kad arī Jā, tā ir tāda vēseles izvēršana uz āru, un es atļaujos atklāts būt. Es uzdrošinos runāt. Nevis par lietu, domāju, nokrišņus, bet tiešām par lietu, par būtību, ja? Un tā ir vīrišķība.
Un patiesībā vīrišķīgi ir runāt par to, kas notiek. Vīrišķīgi ir atzīt to, kas ir manī. Nevis vīrišķīgi izlikties, ka es esmu posterēts Elzbetona bluķis, ja, un man pilnīgi viss ir vienalga, ja, un lai tā sieva tur mirkst asarās, es jau tāds nebūšu tāds ļēvais kaut kāds. Ja. Nē, vīrišķīgi tieši otrādi, ka tu spēj būt patiesi arī to, kas tev notiek pēc būtības. Jā, un ja mēs domājam par to, kāds ir tas aplis, mēs varam atšķirt arī mūsu darba burtnīcā. Tā ir 60. lapus. Tātad 60. lapus, kur jūs varat apstīties to ciklu. Ja? Ciklu. Un šis cikls, tātad, tas cikls sāktos ar to brīdi, kur mēs redzam to bultu kā ievainojums. Ja? Kā ievainojums. Un ievainojums, kā šī bulta skar tiešo intimitāti, vai ne? Un tad šī intimitāte ir patiesībā sagrauta. Un ir tik ļoti svarīgi, ka mēs ejam tomēr uz to, ka šī intimitāte tiek atjaunota caur šī ievainojuma dziedināšanu, kas arī šodienas tēma ir. Un lai varētu uz to iet, ir tas tik ļoti svarīgais, kā es teicu, tā uzticēšanās otram, ka es uzdrošinos nosaukt vārdā to, kas manī varbūt tur grūst. Un uzticēšanās ved tevi pie tādas atvērtības, un ja tu esi atvērts, tad no tevis var paņemt arī ārā to, kas tur iekšā grūst. Tas ir tāpatās tā kā operācija, lai dabūtu ārā tu to slikto, kas tur varbūt ir kaut kas sācis veidoties, ir jāatver. Bez atvēršanas nevar. Cik tas nebūtu nepatīkami vai sapīgi, jāpacieš tas, kad bet tad tu zini to, ka tad dziedināšana būs sākusies. Izņems ārā to cēloni, kā tev tā slimība ir, un tad tā dziedināšana var sākties. Ja? Un intimitāte, šī gadījumā skatāmies uz to apli, var atjaunoties. Ja? Jā, kāda ir reakcija uz ievainojumu, ja mēs tā skatāmies arī tālāk šajā rokasgrāmatā? Pirmkārt, tās ir dusmas, vai ne? Tas nelietas tāds, kā viņš tā drīkst, kā viņš pret mani izturās vispār. Prom no manis! Dusmas, jā, dusmas. Un daži līdzinās tādiem degunraģiem dusmās, ja? Es jau iepriekšējā reizē minējām mazliet par to degunradzi un ēzi, vai ne? Kāda līdzinās degunraģiem? Degunradz savā būtībā, ko viņš dara? Te, ko ir kaut kāds ievainojums. Višķiņā kāpjās, ja? Tā viņš tā. Jā, izbola acis. Un iet virsū visu savu masu, ja? Un tad tur šķīst, ja? Visu pa gaisu, ja? Tā līdzīgi, jau meža cūks arī darbs mammas, piemēram, viņas cīnās. Jā, viņas cīnās, mums pa jokam labāk netrāpīties ceļā meža cūku mammai. Tā kā mums ar latviešiem būtu labāk, nevis par regulāžiem runāt, bet par meža cūkām. Mans tēvs arī uzskrējas plikā priedē. Kad meža cūks skrēja pakaļ. Jā, bet daži līdzinās ēšiem. Kā sēži tādi smuki, mazi pukšķi, tur iet, jā. Tas starp citu viens tepat dzīvo. Tepat dzīvo, jā. Bet tā liekas tāda forša dzīvnieciņa, vai ne? Bet pamēģina viņam kaut ko pāri nodīt, vai viņš jutīsies apdraudēts, ja? Ko viņš dara uzreiz, tad saraujās, ja? Ietinās savā ādātu kažociņā, un tad ir ādātas. Jā, var pat paglaudīt. Bet tā atkal, kad tu vēl mēģini viņam kaut kā pieskārties, tad viņš vēl saprāt sit uz āri, viņš pulsē tas kažoks pilnīgi, ja? Un nemaz nepatīk vairs laudīt, nemaz vairs nepatīk iet tūmā, vai ne tāda mēs ir. Un cilvēki mēs arī tieši tāpat mēdzam būt tā deži, kuri dara visu, lai tikai tu nenāc tūmā. Lai tu vari tā kā turēt distanci, ja? Par to, kas tu esi degunrāds veizis, tu pajautā otram. Ar ko tu esi kopā. Jā, tā kā droši vien jūs to labi zināsiet. Vēl viena reakcija uz ievainojumu ir atmaksa. Kā? Ka es kaut ko saņemu, kaut kādu pārestību vai kaut kā Nākamā doma bez dusmām ir
Es viņam parādīšu. Es tev atmaksāšu. Es šito atcerēšos. Es šito atcerēšos. Jā. Es neesmu atriebīgs, bet atmiņa man ir laba. un attiekties es māku. ja, bet šī gadījumā atmaksa apmēram to, es tagad viņam arī izdarīšu tāpat, lai viņš zina, kā sāp. Lai viņš arī pagaršo to pašu, ko es tagad dabūju. Paskatīsimies. Es jau nepalikšu parādā, es jau arī māku. Ja? Tā arī ir viena no reakcijām. Es neko nesaku, bet vienalga ir vēl bīstamāk. Jā. Tā kā tam. Trešā reakcija uz ievainojumu ir bailes. Bailes arī var būt tāda reakcija, ka tas ir normāli, ka es, piemēram, sāku varbūt izvairīties. Es zinu, piemēram, ja tagad es esmu saskāries ar kaut kādu pieredzi, ka, piemēram, mans vīrs nākot mājās man uzbrūk, ja, es tā kā gribu labāk aiziet uz veikalu tajā laikā. Ja. Protams, es tā kā gribu kaut kā bišķi izvairīties. Tā satikšanās ar vēl kaut kā, vai atkal, ja kādreiz ir arī varbūt darbā, ir kāds vadītājs, kurš tāds despotisks ir, ja. Ļoti grūti, jā. Tad mēs tā labāk, tā kā teikt, turamies tā distanci kaut kur tā, lai tik mūs nepamana, lai tik mūs tā īpaši neievēro. Vai atkal otrādi, ja man ir bail, es mēģinu pielīst, es mēģinu kaut kā pat pališķot, mēģinu kaut kā paglaimot un tā, bet tas viss tās ir bailes patiesībā. Ne? Es neesmu pats. Bailes ir tās, kas man padara par kaut kādu klaunu, vai bēgot klaunu, vai klaunu pielienot. Tā ceturtā reakcija, kas varētu tad arī būt pie ievainojuma, kā reakcija, ir vainas izjūta. Ja. Vaina tā ir tāda, viens puses, tā kā es esmu kaut ko izdarījis nepareizi, arī attiecībā par savu sievu un tā, kāpēc man to vajadzēja darīt? Es taču viņu mīlu, un es taču, kā es šitā varēju, kāds es esmu, un tā es sāku varbūt lamāt vēl, vai vēl kaut kā, es sāku to pārdzīvot, un tā tad vaina, kura, ja viņa arī tā turpinās, no vienas puses jau ir mazliet jāredz, kur tas ir. Vaina pat par sevi ir laba, bet vaina ir laba tikai tad, ja tā ved pie izlīgšanas, ja tā ved pie izrunāšanas, ja tā ved pie savstarpējas izlīdzināšanas un piedošanas. Ja vaina paliek tikai kā vaina tevī, tad tā ved uz nomāktību, varbūt uz depresiju, pat tā var vest varbūt pat pie dzeršanas, pie slimībām, visām neirozēm. Tas aizved pilnīgi garām. Ja? Bet tāpēc ir tas būtiskais, ka vainas izjūta kā tāda ir laba, ja tā ved pie piedošanas, lūgšanas un piedošanas arī saņemšanas. Bet ja tā neved tur, tad tā ir postoša. Ja? Tāpēc tas ir tik būtiski, ka mēs tagad varētu ķerties arī pie tāda svarīga laba uzdevuma. Kā tu reaģē? Kā tu savaldi savas dusmas? Ja? Un mēs tagad esam pie otrā uzdevuma. Tad mēs esam šeit, grāmatiņā tā ir 62. lapuse. Un šeit tad uzdevums ir tāds. Uzdevuma mērķis ir palīdzēt tev noskaidrot, kāda ir tava tipiskā reakcija, kad tiec sāpināts un kā tu izrādi dusmas. Un šī gadījumā tad katram apgalvojumam pretī ierakst skaitli no 0 līdz 4. Cik tev šis apgalvojums liekas paties, domājot par sevi, ja? Un pēc tam saskaita atsevišķi A kolonu un B kolonu. Tā normāla vertikāla. Ja, piemēram, pirmais apgalvojums sākās, kad jūtos sāpināts, es cenšos par katru cenu saglabāt mieru. Tad atzīmē,
Kāda reti dažreiz? Kāds tas ir, vai ne? Vai ja tas ir bieži, nu tad ieliec trīnieciņu tajā B pozīcijā. Ja tu nekad tā nedari, nu tad ieliec nulīti. Bet katrā ziņā paskatieties, cik lielā mērā jums atbilst šis apgalvojums. Ja? Un tam mēs atkal varam 20 minūtes. 20 minūtes, te ir tieši 20 tādi apgalvojumi arī un tā. Un pēc tam arī jūs varat arī savstarpēji attiecīgi salīdzināt savus rezultātus un pārunājiet šīs atšķirības. Tad jums katram būs savādāk, tad pārunājiet šos atšķirības un tad pārunājiet un ierakstiet, kādus vārdus vai frāzes tu lietos strīdu laikā, lai sāpinātu savu partneri un kurus tu pats apzinies kā tādus. Un kādus savukārt lieto tavs partneris vārdus vai frāzes, lai tev sāpinātu. Un tālāk, vai strīdu laikā tu un tavs partneris esat spējīgi paust savu viedokli un jūtas. Jo, piemēram, varēja būt tā, ka strīdu laikā es nespēju paust savu viedokli. Es varbūt ieraujos, palieku klus, tagad tāds jērs un viss. Man vairs nav dūša, vai ne, kaut ko sacīt. Es jums teicu to gadījumu par to vīru un par to sievu. Nē, kad laulāja. Nē, es nestāstīju. Par to, To tu stāstīji. Stāstīju. Es stāstīšu vēlreiz. Bija tāda, vienam bija zelta kāzas, vienam pārim, un viņi tagad to mūžu kopā dzīvojuši. Un tagad žurnālisti prasa, kā tad jums dzīvē bijis? Jūs tā kā daudz esat strīdējušies un tā. Viņi saka, nē, mēs vispār neesam strīdējušies mūsu dzīves laikā. Kā tas jums tā iznāca? Viņi tā sāk domāt, kā tad bija tā pirmā reize, kad mēs sākām strīdēties, kā tur bija? Tā bija tā dienā, kad mēs tā kā braucām uz baznīcu, uz laulībām. Zirgs un bija tāds niķīgs, un mēs braucam, un tas zirgs tur lēkā, un tāds nemierīgs un tā, un mans līgavainis viņam uzsauc, zirgs, tagad, labi, savaldās, labi, tagad iet. Atkal šis tur pēc kāda laika sāk trakot, un tā, šis atkal, šis tagad paliek tā mierīgais, tas zirgs iet tālāk, tur netālu pie baznīcas, atkal kaut kas notiek, šis atkal tur tā kā sāk raustīties, mans līgavainis izauga bisi, nošauja zirgu. Es viņam saku, ko tu esi izdarījis? Viņš pagriezās man teica, un no tā laika es neesmu vairs strīdējies ar viņu. Tā patiesībā tas ir viens negatīvais piemērs pie strīda, ka mums ir bail izpaust savu viedokli, baidoties no otra reakcijas, dusmām vai atriebības. Tas nav normāli. Tā kā padomājiet par to, kā jums ir šīs lietās. Labi, tad 20 minūtes šim uzdevumam. Kā jums veicās? Izdevās kaut ko uzzināt par sevi vairāk vai par otru? Vai vēl vajadzēs pastrādāt pie tā? Bija grūti atbildēt. Katrā ziņā mums jāsaprot arī tāda lieta, ka dusmas pašas par sevi nav ne labas, ne sliktas, vai ne? Tas ir svarīgi, ka mēs tā... Uguns jau arī nav ne labs, ne slikts. Paši par sevi jau nav ne labs, ne slikts. Un arī, ja mēs domājam par to, ka mēs mēdzam dusmoties, jāsaka tā, nav jau problēma, ka mums ir emocijas. Bet drīzāk jautājums ir par to, kā mēs, ko mēs ar tām darām, kā mēs viņas, palaidžam ārā. Jo ārā ir jāpalaiž. Tas ir būtiski, vai ne? To jau jebkurš var pateikt, arī jebkurš attiecības speciālists, jebkurš psihologs pateiks, ka dusmas, kuras mēs tā kā noglabājam, norijam kā krupi, vai ne? Ka tad mēs tās dusmas uz iekšu dusmojam, tās neizbēgami izraisīs sprādzienu vēlāk. Jo, piemēram, es domāju, ka arī jebkurās attiecībās ir arī bijuši tādi gadījumi, ka liekas, tāda sadzīviski vienkārši situācija.
nekas tur īpaši nebija. Nu, vienkārši atnāc mājās, kaut kas tur bija, varbūt, nezinu, es varbūt biju apsēdies tā, ka es biju izstieps kājas, ja, un piemēram, Harina gāja garām, aizķērās, un pēkšņi viņa uzsprāga. Un nolamā mani tā kā suni. Ne tā, viņa nav darījusi, ja, bet es tā stāstu to piemēru, ka burtiski, un es tā domāju, pa ko? Es taču neko slikti negribēju, es taču viņai speciāli kāju priekšā neliku, kāpēc tik neadekvāta reakcija, vai ne? Tā cik reizi ir. Bet mums jāsaprot, ka nav jau stāsts par šīm kājām un par šo brīdi. Tas ir krājies, tas trauks ir pildījies. Vienkārši šis brīdis vienkārši pielika kaut kādu punktu un notika izvirdums. Kaut kādās īpaši tādās svarīgās situācijās, kad ir tāda liela svētku notikuma, tad pēkšņi tur kaut kas iznāk. Tāpēc tā atziņa ir tāda, mēs emocijas nevaram norakt. Emocijas nemirst, ja mēs tā varētu teikt. Mēs varētu pateikt, emocija nezūdamības likums. Ja? Emocijas nepazūd. Emocijas var norakt dzīves. Un tā viņas tur kādu laiku dzīvo kaut kur. Viņas pat pavērojās. Apakšā zemapziņā, ja? Un attiecīgi viņas nāk ārā. Un tas ir līdzīgi arī ar aizvainojumiem un tā tālāk. Mēs kaut kā varam varbūt norīt un beigās nevaram saprast, kāpēc man tā reakcija tāda, kāda viņa tur ir. Piemērs. Es atceros no bērnības. Es kā puišals daudzījos un skrēju, man vecais tēvam bija tāds dārznieks un viņam arī bija kaktusi. Kaktus arī bija. Es kā puika skrēju, uzskrēju virsū tādam kaktusam, bet nevis tādām asām, tādām adatām, bet bija tāds balts pūkains. Balts pūkains kaktusiņš. Tāds matiņ, liekas, tagad balts ir matiņ tādi. Reāli uzsēdos. Reāli uzsēdos. Tajā brīdī es tur pārbīju, raud. Paraudai pārgāju. Bet tad vēl atceros pēc kaut kādiem 4, es nezinu cik gadiem, bet katrā ziņā ilgs laiks bija pagājis. Un es jūtu, kas man te turās? Neko neredzu. Ne jau pēc 4 gadiem. Es nezinu cik bija, bet laiks bija šādi, es vairs nespēju objektīvi spriest, bet tas bija laiks, tas bija krietni pagājis. Un es jūtu, ka kāpēc tā vietā man ir, es nevaru saprast, kāpēc man tur sāp, bet tur sāp. Tas dzelons ir iekapsulējies. Viņš ir sen iekapsulējies, tur viss ir. Un vienā brīdī vienkārši viņš man atkal atgādina par sevi, ka kaut kas tur ir. Es esmu sen aizmirst to gadījumu par kaktusu, bet tas dzelons tur ir iekšā. Pie attiecībām ir līdzīgi. Varbūt ir bijis kaut kādu tiešām smagu vārdu pārmaiņu, kaut kāds liels konflikts iekšējs, kaut kas tāds, kur pāris ir sakot izrēķinājis viens ar otru diezgan nežēlīgi. Tas viss ir varbūt jau pagājis. Tas varbūt pat apziņā, pat nav vairs tā kā priekšplānā. Bet pie kaut kādām situācijām atkal kaut kas uzsprāgs, atkal kaut kas notiek un tā. Un tāpēc mums ir svarīgi arī identificēt, kuras ir tās sāpīgās vietas, uz kurām uzspiežot man sāp. Tas ir ļoti grūti pateikt, es zinu sevi, ka tas, ka tev, piemēram, kaut kas sāp, kaut vai tas ir tīri fiziski, ja kādreiz, piemēram, kaut vai tāpat mugura. Viņi var sāpēt no nezinu cik vainām. Ja? Un vispār beigās izrādās, ka var sāpēt pilnīgi no kaut kurienes citurienes un liekas nekāda sakara nav ar muguriem. Un tieši tāpat ar šo aizvainojumu, ka tu nevari pat tajā pirmā brīdī to pat tā salikt kopā, ka tas ir no tā gadījuma, ja, un jau tas tur vēl nācis klāt. Jā, tu nevari, pats tu tā baigi nevari izanalizēt, to tā nevar pat saprast. Bet tu tik zini to, kas sāp. Vai, piemēram, princese Diana savā laikā, viņa ļoti cīnījās pret kājnieku mīnām. Atcerieties, viņa diezgan pacēlus to jautājumu diezgan augstā tādā līmenī, un viņa ļoti cīnījās pret to, ka tais vietās, kur bija notikusi kara darbība, tur bija atstātas šīs kājnieku mīnas, ja, kur vienkārši kāds uzgāja virsū,
norauga kājas vai vispār beigts bija un tā, sakropļoja vai nogalināja. Un viņi pret to ļoti iestājās. Bet attiecību sfērā starp diviem cilvēkiem ir precīzi tas pats. Konflikts sen beidzies, bet mīnas joprojām izmētātas. Uzkāps un būs atkal sāpīgi ļoti. Un tāpēc arī, piemēram, pat pie otrām laulībām, kad cilvēki jūt, ka nē, ka es to negribu dzīvot, viņi nodibina varbūt citas attiecības, jaunu laulību, nodibina jaunas attiecības, un atkal uzkāps tieši tā paša, jo viņi jau līdz aiznes tieši to pašu ievainojumu no iepriekšējās attiecībām. Iespējams, ka viņi vispār jau atnes no bērnības un ienes savā ģimenē to aizvainojumu vai sāpi. Tur ir tā. Bet jebkurā gadījumā, lai kas būtu cēlonis tam dzelonam, ir svarīgi, ka tas tiek beidzot nosaukts vārdā, identificēts un ka tas tomēr tiek izvilkts. Tas ir svarīgi. Jā, un ja neizvelk, tad notiek tā, ka es paturu lūdzu man, ja? Piemēram, es tagad šodien, kad man izdara kaut ko pāri, es piefiksēju, nāk jaunā diena, Karina atkal kaut ko man izdara, nesaka, piefiksēju, atkal kaut ko izdara, atkal piefiksēju. Neskaties, ko es te piefiksēju. Un kā katru dienu kaut ko piefiksē, kaut ko piefiksē, kaut ko piefiksē, kaut ko piefiksē. Un tad, ja kaut kādiem apstākļiem, tā, klausies, ja? Tā ir reizē, tu man šitā, tā ir reizē, tu man tā, un ko tu man pārmet? Pati tādi, ja? Un man ir argumenti, jo man ir ierocis rokās, es visu piefiksējis, noglabājis, tā teikt, ielikts skabatiņā, un viss man ir fiksēts, ja? Tā notiek. Bet tikai jau vīras bet tas ir jau ar ko. Bet mums ir svarīgi paturēt to biblisko principu. Bibliskais princips ir tāds, dusmojiet, bet neapgrēkojieties. Vai arī, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Ja? Tā ideja par to, ka tas, kas ir šodien pierakstīts šajā kladītē, lai šodien tad mēs arī ar to tiekam cauri un izplēšam. Un prom. Sadedzinām un nepaceļam vairs to augšā. Tas ir tas, jo pretējā gadījumā tas sakrāsies. Un ne tikai tas traucēs tajā brīdī, bet traucēs arī vēlāk. Piemēram, fiziski simptomi. Ārsti, piemēram, saka uz šo spriedzi, ja, kuņi čūlis metās. Labi, tur vēl versijas, kā metās. Traucēts miegs, ja. Ka nevar vairs pagulēt un mostos augšā, vai nevar aizmigt. Daudzēt vai pa mazēt. Jā. Tad augsts asinsspiediens. Tā tīri fiziski simptomi parādās, ne? Arī parādās tādi, somātiski, tādi uzvedības simptomi. Piemēram, visu laiku kaut kas jādara, nevar tā nomierināties. To daru. Tā atslāb. Aktivitātes nevar atrast, kur apmēram tā visu laiku meklē piekto stūri un nevar iztev atrast piekto stūri. Visu laiku kaut ko tu dari, kaut kas tā, tu nevar tā mierīgi apsēsties, nevar mierīgi atslābināties. Ja? Tev visu laiku kaut ko vajag. Piemēram, nevēlēšanās pēc tuvības, ja? Piemēram, seksuālā dzīve. Traumēti, tur ir tā, ka es negribu, man tas griebjās, es pilnīgi fuj. Nē. Vai atkal kaut kāda perfekcionisms pēkšņi sākās, ja? Vai visu laiku tīra kaut ko. Skatās, kur kas ir netīrs. Un atkal neiecietība, piemēram, to vien tikai grib, ka kaut ko paklausiet par kādu. Kā tas tur riebeklis tāds, jā, es jau zinu, ka tie cilvēki tādi ir, jā, viss, kad nevar uzcēties, jā, viss tādi mēsli. Visi slikti, jā, tad kritizēšana ienāk, ja tad kritizējoši nostāja pret jebko. Tāda neiecietība, tāda. Tas pats, protams, alkohols, narkotikas, azartspēles. Tas viss iet par vienu reni. Jā, bet tas viss nāk arī no tā, ka nav tikts galā ar to iekšējo ievainojumu. Emocionāli simptomi arī, piemēram, tādi, ka
es nespēju būt romantisks. Es nespēju vienkārši būt romantisks. Man liekas romantisks kaut kas tāds, kaut kas liekas, nevajadzīgs. Kāda romantika? Nu, bet es tāpat neesmu labs. Vai vēl kaut kas, vai kaut kāds prieks, vai tāpat arī zemes pašnovērtējums. Es nevaru saprast, kāpēc tā ir, ka tev nav, vai ne? Zemes pašnovērtējums, es man atkal nekas nesanāk, un vispār dzīvot negribas. Tās viss ir tādas lietas, vai atkal paliec tiešām par tādu, par darba holiku, tu iegribas darbā, tu tur esi iekšā visā. Ir par ko domāt. Ir par ko domāt, vai atkal darbā meklē tās pozitīvās emocijas, un vai atkal kaut kādi draugi, tad pie tiem tu vismaz meklē kaut kādu tādu tusiņu un būšanu kopā. Bet tas viss ir tāpat ir tāda ubagošana, ja, ka tu tā kaut kāds tās dūmstādes lasi visur citur. Bet nesaprot elementāri to, ka tur ir tas iemesls kaut ko pilnīgi citur jāskatās. Jā, un tad arī tā ir, ka, ja tas tā ilgstoši notiek, tad ir traki. Bet pa laimi to visu var dziedināt. Pa laimi ir tā, ka šī tuvība, atkal šī kopība var tikt atjaunot. Nav tā, ka, ja reiz es esmu ievainots, es esmu sabeigts, es esmu deformēts uz visiem mūžiem un tā. Nē, nav tā. Un šajā gadījumā, tajā grāmatā, kas ir lasām grāmata, kas iet komplektā arī ar šo laulātā kursu rokgrāmatu, laulāto rokas grāmatu, kas ir tāda lasām grāmata, tur Nikijs to rakstīja šo tādu gadījumu par sevi. Un viņš raksta tā. Kad mēs pirmo reizi pārvācāmies uz Londonu 1985. gadā, un es sāku strādāt baznīcā, es atklāju, ka šis darbs ir daudzpusīgāks un prasa vairāk prasmes nekā man mācīja teoloģijas seminārā. Kādas lietusgādes laikā atklājās, ka caurules no baznīcas toaletēm ir aizsērējušas, un brauktuvi, kas atradās līdzās no mūsu mājai, klājas smirdīgs ūdens vairāku centimetru augstumā. Mums arī bija līdzīgi uzsmāk. Kad nāca paziņoja, ka būs sanepitstācija, mums pēkšņi toalets bija aizstāvējušas. Viņš raksta tālāk. Kopā ar Dereku, jauniešu vadītāju, man izdevās atvērt vārku virs notekas. Es biju kanalizācijas sākas vāku atvērt. Kanalizācija bija pārpildīta un sāka strauji saplūst ar lietus ūdeni. Mēs mēģinājām likvidēt sastrēgumu caurulēs ar drenāžu stieni. Tas nav augšs, vienkārši pabakstīt tur tā. Bet drīz atklājām, ka to nav iespējams izdarīt no augšpuses. Kādam bija jālien kanalizācijas caurumā un jāmēģina drenāžu no cita leņķa iztīrīt. Un pirms es pagūvu piedāvāties, Dereks jau līdz kanalizācijas atverēs smirdīgajā ūdenī, un viņš iebāz drenāžu stieni dziļi, cik vien varēja, pakustināja to, un pēc brīža ūdens sāka burbuļot, un aizsērējums bija iztīrīts, plūdi novērsti. Pēc brīža arī brauktuvi nošuva, un mēs noskalojām to, un ar Dereku ar tīru ūdeni un smaku pazuda, un krīze bija likvidēta. Un viņš tad pēc tam tā secina, viņš saka, domāju, ka nebūtu līdzējis, ja mēs drenāžu vietā būtu tikai mēģinājuši saslaucīt netīro ūdeni no brauktuvas. Nākamreiz, kad kāds nolaistu toaletes ūdeni, mums atkal būtu plūdi. Tā tas ir, ka mēs jau varam cīnīties ar tām sekām. Mēs jau varam mēģināt likt kaut kādus ielāpus attiecībām. Var jau tā darīt. Bet kā nolaiž ūdeni, tā atkal plūdi, ja? Tā atkal ir smaka un visi ir pa gaisu. Tāpēc tas būtiskais tas, ka, lai citas nebūtu nepatīkami, bet vienam no jums
ir jākāp tajā smildoņā iekšā. Ir vienkārši jākāp. Citreiz jau nav tik liela. Jālien iekšā un reāli ir jāsāk ķerties pie būtības. Kāpēc tur tie plūdi? Tas ir tas. Un šajā gadījumā, kā to izdarīt? Kā attiecībās divi cilvēki to var izdarīt? Tātad, tam būtu tādas 3 daļas. Ja? Pirmais būtu identificēt ievainojumu. Ievainojums jāatpazīst, jānosauc ceļš. Jāsaprot, kas tas īsti ir. Un atkal tas ir tas, ka mums īsti nepatīk, vai ne? Nepatīk krāmēties ar nepatīkām lietām. Es atceros, man bija situācija, arī attiecības savā ģimenē, piemēram, ar tēti. Man bija tā, kāds viņš bija. Citreiz man ļoti patika, ka viņš bija tāds foršs un mīļš un tā. Citreiz man likās, viņš ir netaisnīgs un viņš man pārāk uz mani dusmojās un kaut kā... Savs dēls var tā pats. Protams. Un tas tā vilkās, un, protams, kad es pieaugu un tā, un bija jau tā, ka attiecības mainījušās, mēs tomēr kā 2 pieauguši cilvēki bijām viens pret otru, bet tomēr iekšā kaut kas man vienības man bija palicis tāds, ka man likās, es arī pret tēti nemaz tā neizturējos tik labi un tā nebija jauks, galīgi dēls, kā nebija jauks pret viņu. Un tad bija tāda situācija, ka viņš saslima, diezgan tā nopietni saslima un nonāca slimnīcā. Un es tieši tā laikā biju Īrijā projām. Misijā tur un es steidzos aizbraukt uz Latviju, lai satiktu. Es baidījos, ka viņš nenomirst. Un es tajā slimnīcā vēl pie viņu piegāju, un tieši arī bija tāds brīdis, kad neviens tur arī nebija, ne no personāla, ne no radiniekiem nebija. Un es ar viņu biju nolēmis runāt par tām sāpīgajām lietām, kur es viņam jūtos, ka es esmu pārdarījis bērnībā. Un es viņam sāku, tas bija ļoti grūti, protams, iesākt. Kā tas tagad ir pagājuši, piemēram, 33 gadi, piemēram, no tā gadījuma, ja? Un kā es tagad viņam kaut ko tā sākuši teikt, un tā. Un arī es tagad tā tomēr minstinos, un pašam grūti runāt par to, jo kauns tomēr ir atzīties un tā. Bet kāda ir viņa reakcija? Ko tu, dēls, atceries šitādas lietas? Tas taču bija tik sen. Nevajag. Ko tu tagad? Vienkārši, man prieks, ka tu te atnāci. Prieks, ka tu mēs varam tāpat pasēdēt un parunāties. Ko tu tādas lietas tagad cel augšā? Baigais kārdinājums ir paklausīt viņam, vai ne? Viņam pašiem jau negribās par to runāt, ja? Bet gribās tā. Bet interesantā lieta tāda, ka viņam negribās par to, jo tas, viņam kaut kāds vecs rēds attaisīt vaļā, vai ne? Un man jau var nemaz tā nav tā, ka baigi patiktos par to runāt. Un abiem nepatīk, bet kaut kā tā sirdsapziņa saka, vajag. Un tad tomēr es turpināju, es teicu, tēt, mums vajag par to izrunāt, lai tas reiz par reizē ir miers un lai tas ir atstāts un tas ir piedots un tā. Un tad es arī viņām palūdzu piedošanu par konkrētām lietām un tā, un es arī to piedošanu saņēmu un tā, un aizbraucu. Aizbraucu atpakaļ arī uz Īriju, un tad pienāca tā ziņa, ka viņš ir vēlreiz slimnīcā ielikts pēc kaut kādiem mēnešiem, un es steidzos atpakaļ, un es nepaspēju. Viņš nomira. Viņš nomira. Es viņu burtiski vairs nesatiku pēc tā gadījuma, kad es ar viņu izlīgu. Un ja tagad es atceros visu to, kas notika, un tagad es atceros arī tēti, es vienmēr atceros ar šo milzīgo prieku, ka man izdevās pacelt tad augšā to, kas mums abiem ir nepatīkams, un ka es tomēr varēju nosaukt vārdā to, ko es apzinājos kā netaisnību pret viņu, un ka mēs varējām izlīdzināt. Tā bija lielākā svētība, tā bija lielākā laime. Tagad atceroties tēti, protams, man tāpat ir sēras un tāpat ir žēl, ka mēs neesam tā fiziski kopā, bet man ir ļoti liels prieks, ka mēs dabūjam izlīdzināties. Ja? Viņš dabūja sirdsmieru, es dabūju sirdsmieru, un mēs atkal bijām kā viens vesels. Ja? Tas bija ļoti svarīgi. Bet svarīgi bija tiešām nosaukt vārdā to. Nevis tikai vispār, es būtu pateicis, jā, tēt, es jau laikam neesmu bijis īpaši labs dēls tev, un piedod man, ka es te kaut ko tev esmu tāds pārdarījis. Tas nebūtu. Tas nestrādā. Tur ir jānosauc vārdā,
kur tieši es apzinos, kur es tieši to sāpināju. Es nosaucu tieši vārdā tās lietas. Tas ir ļoti būtiski. Un svarīgi ir tas, ka, protams, ka arī pat, ja runājam tālāk arī kaut vai par šo pašu gadījumu, par tēti vai kā, protams, ka tur arī viņa vaina kaut kur jau bija, kāpēc es tā kā dēls rīkojos. Protams, ka tas kā teikt, viena pagaļā nekad nedēļ, vai ne? Bet neatkarīgi no tā, kurš tur bija vainīgs, kurš tur sāka, svarīgākais ir tas, ka, ja man ir šī skaidrība, ka man ir jārunā par to, tad es uzņemos iniciatīvu un runāju par to. Ka es negaidu, lai viņš pirmais sāk nākt pie manis, un tad jau es viņam būšu tik žēlsirdīgs un viņam piedošu, un arī vēl viņam palūkšu piedošanu. Nē, ej tu pirmais. Tas ir viens no tiem grūtākajiem, kas ir tādā ikdienā, ko saņemties un tagad pirmajam sāk par to runāt. Un ja vēl sagaida kaut kāda ne tāda reakcija, citreiz notiek, tad ir grūti. Jā, tā kā tas ir ļoti, ļoti tāds būtisks, ka man arī kā vīram, piemēram, jāspēj pateikt sievai, tu man sāpināji. Tad, kad tu man tagad nokomentēji, ka es nemāku ieparkoties, tas man sāp. Abīd nekā kaut kā tā, kā saka. Nē, tas sāp. Bet ir labi to nosaukt vārdā, ka tas, ja tev sāp, tad tu arī pasaki, ka tev sāp. Tas tomēr ir svarīgi. Ja mēs citreiz kaut ko darām, vislabāko mērķu nolūku vadīt, un tad gadās, ka uz otrs ir vienkārši kaut kas tur ir bijis tāds, kāpēc viņš ir aizvainojies. Jo mēs kādreiz pat nevaram iedomāties, kas otru varētu sāpināt. Ne? Kā viens gadījums, ko es tā varu pateikt, vīrs vislabākos nodomus par sievu un par savu ģimeni. Domādams, viņš izdomāja tā, ka tagad sieva ir dzemdību namā, un viņš varētu uztaisīt ar lielu pārsteigumu. Tādu vērtīgu pārsteigumu ģimenei. Viņš, kamēr sieva slimnīcā, nopērk mašīnu. Paņem kredītu, nopērk mašīnu, un tajā dienā, kad brauc tagad pakaļ tam jaundzimušajam, atbrauc ar jauno mašīnu un tādu patiesu prieku rāda. Lūk, tā ir dāvana tev par mūsu bērnu. Kā sieva varētu justies? No vienas puses jau forši, no otras puses pilnīgi nerēķināšanās. Pilnīgi nerēķināšanās, tā iekšā izjūta, kur 5 gadus ir drausmīgi jāpārmaksā par to, ka viņi paņēmuši uz kredītu mašīnu. Ar vislabākajiem nodomiem vīrs to darīja, ne? Bet kā tas ievainoja otru cilvēku, ne? Tā kā mēs nevienā brīdī nevaram pateikt to, ka kas var otru ievainot, un mums pat varbūt sapņos pat nenāk, kas var otru iesāpināt. Ja? Tāpēc ir baigi svarīgi arī tagad, ka arī ir šis sāpinājums, ka tomēr ir labi par to runāt, arī pēc iespējas ātri. Kaut kā tā. Otrs solis pēc identificēšanas, jeb atpazīšanas ir piedošanas lūgšana, jeb atvainošanās. Ne? Ko tas nozīmē atvainoties? Tas nozīmē uzņemties atbildību. Tur ir abi divi iesaistīti. Abi ir jāatvainojas. Uzņemās atbildību. Es uzņemos atbildību par saviem vārdiem, es uzņemos atbildību par savu attieksmi, par savu rīcību. Es uzņemos atbildību. Un kādreiz patiesībā tik grūti to ir pateikt. Piedod, es tiešām biju netaisnīgs, ka es tev to pateicu tādā veidā, un ka man es tiešām tev sāpināju ar to, ko es izdarīju.
Nu, nav viegli. Nav viegli, ja to dara pēc būtības. Vārdiski, nu tā, bļa, to jau var tā pateikt. Jā, nu piedod, nu kam negadās? To jau it kā viegli pateikt, ja? Bet arī tas pats vārds, kam negadās, vai tā, nu, jā, es tā kā vainīgs, bet, nu tu jau man saprot, visi cilvēki, nu, visi var kļūt. Nē, šitās lietas nevajag turpināt, ja? Ja tu nožēlo, tad tu nožēlo. Ja tas otrs cilvēks tev pasaka, es tev piedodu, mēs katrs esam vārši, tad tu tā var teikt, jā, es tiešām to izdarīju savā neprāta vājumā un tā tālāk. Vienīgi problēma, ka tas tā regulāri atkārtojas, piemēram, tā viens visu laiku lūdzu piedošanu, un atkal tas turpinās, un atkal lūdzu piedošanu. Jā. Tagad, cik man tagad, kā Bībelē teikt, cik man reizes piedod? Kā tas ir? Kā tagad varētu pateikt, ko darīt? Nu jā, tas ir ļoti tāds grūts jautājums. Protams, ir jāpiedod, bet tur ir tas moments, kad kaut kādā brīdī tas cilvēks var zaudēt to uzticību, bet tādu, uzticēšanos. Nē, katrā ziņā, arī ja runām, vispār, kristīgā ticība daudz runā par piedošanu, vai ne? Bet, ja runā... Ja runā par piedošanu, tas nozīmē, principā, tāds 3 faktorus. Viena lieta, protams, tā ir šī vaina par izdarīto, tā apzināšanās, ka jā, es esmu vainīgs par to konkrēto lietu. Otrs solis ir, ka man ir no sirds es ticu tam, ka es varu lūgt šo piedošanu, un otrs savā mīlestībā uz mani atlaidīs man parādu pret viņu vai to, ko es esmu pārdarījis. Bet tas trešais solis ir tas, ka es darīšu visu iespējamo, lai otrreiz šo personu, kuru mani tik ļoti mīl, ka viņi pat ir gatavi piedot šo, ko es pret viņai darīju, ka šī persona man tik ļoti mīl, es darīšu visu, lai atkal viņu neapbēdinātu, lai atkal viņu nesāktu. Un tā motivācija, kāpēc, lai es kaut ko mainītos, ir tieši mīlestība, ko es esmu piedzīvojis no tā otra cilvēka. Mīlestība ir tā, kas motivē man neatkārtoties. Jo, ja motivē, piemēram, tas, ja es tagad aizvainošu atkal sievu, tad šovakar seks nebūs, tā nav diez cik tāda liela motivācija, ja? Tas ir vairāk tāds aprēķins, apmēram, ja? Nu tā, es labāk paklusēšu, vai tā, ka kaut kādu labumu dabūšu, ja? Nē, tāds ārējās motivācijas neder. Ja tā ir vienīgā motivācija iekšēji, tad, ja es ļoti novērtēju viņas mīlestību uz sevi, un es ļoti, ļoti negribu atkal atkārtot to. Tā kā Bībelē teikts ir, tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus, ja? Tāds izteikums. Nesiet pienācīgs atgriešanās augļus. Tad, ja tu esi to nožēlējis un atgriezies, tad arī parādi to augļus, parādi to reāli dzīvē. Tad svarīgi, ka mēs arī ne tikai tam otram lūdzam, bet arī Dievam lūdzam piedošanu. Jo līdz ar to mēs esam, ja mēs sāpinam otru cilvēku, mēs sāpinam arī Dievu. Un to mēs daudzreiz kaut kā tajā brīdī, ka mēs sākam dusmoties, kliegt vai nepiedot, ja, vai paturēt kaut ko, tad mēs to darām pret Dievu. Kā es viņu varu izdarīt? Jā, tāpēc tas tā pilnīgi arī liekas. Kā es varu izdarīt? Kā es to viņu varu izdarīt? Es viņu neredzu, es viņu neiespēru, vai ne? Bet tā ideja tāda. Tā ideja tāda. Ja, piemēram, man ir dēls, kuram kāds dara pāri. Es tik mīlu savu dēlu, vai ne? Un viņu visādi apsaukā un dara pāri un necieš un tā. Vai man kā tēvam nesāp? Vai mana sirds nesāp, varbūt pat vēl vairāk sāp nekā manam dēlam tiek darīts pāri? Bet, ja mēs paskatāmies no tā, ka galu galā Dievam katrs no mums ir svarīgs. Viņš dzīvo līdz taviem priekiem un tavām bēdām. Un ja kāds tev dara pāri, tas ir tas pats, kas ievainojums ir Dievam pašam.
Bet tas arī citreiz ļoti palīdz, es zinu, man arī, kad ir kaut kādas lietas, kur es tur kaut kas tur pēkšņi sadusmojos, un es tad tā sāku tā domāt, ja kā tas ir, uz ko tad es tagad dusmojos, un kas tas ir, un tā, un tad tas ļoti, ļoti labi tā kaut kā palīdz tās lietas, ka es varu arī Dievam lūgt to piedošanu. Un tad ir viena tāda ļoti svarīga lieta, ko mēs arī savā ikdienā, arī īpaši ar bērniem un savā starpā, ka tam otram cilvēkam ir tā piedošana jāpasaka, ka es tev piedodu. Jā. Un tas ir tāda tikpat svarīgi, kā tā saņemšanās pirmajam, ja sāk, tieši tikpat svarīgi arī šos piedošanu pateikt un iedot tā reāli, ka es tev tiešām piedodu. Un tur ir citreiz tā, ka tur ir jāievēl kalpu un jāgaida kāds laiks, ja, ka tu vari to, nevis tikai vārdiem, bet tiešām piedod. Jā. Un tas ir tas, ka tiešām ir ļoti skaidri, jābūt šajā dialogam ļoti skaidri, lai nu kur, bet pie piedošanas, lūgšanas, piedošanas saņemšanas ir jābūt skaidrai valodai. Es tev lūdzu piedošanu, ka es tev apsaukāju par stulbu veceni. Tikpat konkrēti, kā es pateicu, tikpat konkrēti arī es lūdzu piedošanu. Nu tā, ja. Un otrs, es saku, es tev piedodu, ka tu man sauc par stulbu veceni. Nu, apmēram tā tas varētu izklausīties, ja. Nu tā, tieši ļoti konkrēti, bet jābūt tik konkrēti, ja. Par ko tu lūdzu piedošanu, tad arī pasaki, par ko tieši. Patiesībā tās visas lietas, ko mēs runājam, ir ļoti labas, vai ne? Bet jums tagad, tur, kur jūs esat, nāksies arī paskatīties, kas ir tie ierkšķi jūsu attiecībās, kas ir tās kājnieku mīnas jūsu attiecībās, kas mēdz uzsprāgt un tā. Un tāpēc būs šis uzdevums nākamais, pēc brīža jūs varēsiet to pildīt. Tas ir 3. uzdevums, bet es gribu mazlietiņi tomēr izstāstīt, pirms mēs ķeramies tam klāt, izstāstīt, kā tas notiks. Vispirms tad arī padomāsiet par to, kā jūs esat sāpinājuši attiecīgi tad savu otru, vistuvāko cilvēku. Ja? Tad to cilvēku, ar ko tu esi kopā. Kā tu viņu esi sāpinājis? Svarīgi ir tas, ka tu atturies izdomāt jebkādus argumentus, attaisnojumus tai situācijai, ka tu mēģini kaut ko tādā ziņā izskaidrot tādā veidā, ka tu saki, jā, es biju noguris tajā reizē un man bija baigi stresaini apstākļi un jā, bet es saprotu, ka es tev sāku. Pamēģini iztikt bez tiem izpušķojumiem apkārt. Nevajag aprakstīt to situāciju. Ja? Ļoti tieši, konkrēti, kas? Ja tu saproti, ka tai situācija tur tas bija, tad tas ir tas, par ko tev jārunā. Jo, piemēram, izvairies no tāda, piemēram, es nebūtu tā darījis, ja vien, un tad mēs varam teikt, ja vien tu tur man pašai nebūtu uzbraucis vēl kaut kā. Nē. Un jāsaprot tas, ka nav runa par to, vai tu to esi tā gribējis darīt, vai tā vienkārši sanācis. Bet tas, kas tur bijis, ja? Jā, nav runa arī par to, vai tu tā tīši gribēji vai netīši. Arī par to nevajag. Jo kāds no laulība arī tādiem konsultantiem, padomdevējiem teica, ka nav daudz tādu cilvēku, kas apzināti būtu kauši plānus, kā sagraut savu partneru dzīvi. Nav tā. Tas tiešām reāli nopietni slims. Ja tas būtu apzināti kalts, kā lai es viņu iznīcinu otru, ja? Nē. Tad, kad jūs esat tā iekšēji sapratuši, ka pēc kādiem blakus tiem īpašiem attaisnumiem, tad uzrakstiet, kādā veidā esat tikuši sāpināti un kur aizvainojumi tev vēl sāp pašam. Un daži no tiem var būt arī ļoti, ļoti sen notikuši. Tā kā es, piemēram, minēju par savu tēti, ja, tas ir 30 un vairāk gadu atpakaļ. Tas ir kaut kas ļoti sen. Bet tas vēl sāpēja, vai ne? Jā. Un iespējams, ka ir arī tā, ka jūs par kādu no šiem jautājumiem esat jau runājuši. Iespējams. Bet varbūt tas nav bijis tajā brīdī pietiekoši dziļi, vai arī otrs to nemaz nav tā uztvērs, ka tu esi mēģinājis ar to viņam par to palūgt piedošanu. Ja? Arī tā var būt.
Un varbūt arī tu baidies par to lūgt piedošanu, tāpēc, ka tu baidies, ka atkal tāpat sanākt. Un kā tas sanāks? Nu, es tev tikko lūdzu piedošanu, ja? Bet es nevaru galvot, ka es to atkal neizdarīšu. Nu, bet nevajag baidīties ar tā. Runājiet par to, kas ir bijis, nebaidieties par to, kā būs, ja būs. Nevajag par to, tas nav svarīgi šī momentā. Svarīgi ir tikt galā ar tām kainieku mīnām pagātnē. Un tad, kad jūs esat pabeiguši arī savu to sadaļu, kā jūs arī iesiet cauri, ja, tad samainieties lapām un lasiet pie sevis otru uzrakstīto un domājiet, kā partneris ir jūties šajā brīdī, kad viņš to ir rakstījis. Padomājiet, cik tas varbūt vienkārši viegli, ja tu uzrakstīt otram. Un tas palīdzēs vairāk saprast. Viņš par sevi domā, par to otru. Jā, padomā par otru. Un pēc tam arī pārskatiet šo savu sarakstu. Ja? Un tad ejiet tālāk pie tā, ka lūdz par to piedošanu. Arī tad vārdiski palūdz par to piedošanu un otrs tad arī ir svarīgi arī apliecināt šo piedošanu. Un arī, ja vien ir iespējams, ja jūs to varat, jūs varat arī to izvērst arī kā tādu, varbūt pat sarunu ar Dievu, arī pie reizes, arī tādā lūkšanā, vienkārši īsā teikumā pateikt, Dievs piedod man, ka es sāpināju ar to un ar to cilvēku, kas tad ir ļoti svarīgs un arī man ir svarīgs. Protams, ka tur citā situācijā varbūt tā kanalizācijas trūba ir tikai ļoti minimāla. Tur principā nav viņa tā aizsērējis, kā tur bija tam, ja, kam jālēc iekšā. Bet ir gadījumi, kad viņi ir tā aizsērējis, ka vienkārši tur ir ļoti daudz tās lietas. Un varbūt arī šāds te vakars, šāds te mēģinājums var palīdzēt tīrai profilaktiski. Ļoti labi. Noteikti katram attiecībās kaut kas jau tur slāņojās, bet šis varbūt palīdzēs iztīrīt ārā to, kas tur slāņojās. Ja, lai tas beigās nepārvēršās tiešām par tādu katastrofu. Ja, tā kā šim uzdevumam ir 40 minūtes. Un tiešām mēs uzskatām arī to, ka šīs nākamās 40 minūtes iespējams var būt visgrūtākās visā šo tematisko randiņu visā ciklā. Iespējams. Un tāpēc, ka tas ir tik grūti, mēs arī ar Karinu par jums pastāvēsim tādā īsā, klusā lūkšanā Dievam, lai Dievs jūs vada, lai Dievs ir ar jums un lai jums izdodās. Jo Dievs jau zina labāk, kā vajag, ko vajag un lai viņš jūs vada. Tā kā tas ir laiks jums un šī uzdevuma pildīšanai. Jā, es atļaušos atkal pārtraukt jūsu šo procesu. Iespējams, ka uz augšu ir uzvandītas kaut kādas tādas dūņas, kas varbūt tur bija tā kā līdzīgi kā upē nogulsnējušās un caur to, ka varējāt uzlikt uz papīra, caur to, ka uzdrošinājāties arī atvērties, atklāties, iespējams, ka tur nāca augšā. Es tā varētu teikt, ka tādā dīķī dūņas, kas arī mēdz smirdēt. Un tad tas ir process, kas nav ne viegls, ne patīkams, bet tai pašā laikā nav jau citu variantu. Nav jau citu izēju. Jo tas ir grūti, bet tai pašā laikā tas ir arī tas vienīgais, ko mēs varam darīt lietas labā. Identificēt, atklāt, lūgt to piedošanu un tad cerēt, ka otrs sapratīs, ka es esmu grēcinieks un ka piedos.
tas ir. Un iespējams, ka arī, ja paceļot kāds jautājums, jūtat, ka ir pārāk smagi un pārāk grūti, viennozīmīgi ir labi, ja jūs nepaliek tikai vien paši ar šo smagumu, ar šo grūtumu, ar šo pārdarījumu, bet ka jūs varat ar Dievu par to runāt. Ka jūs varat lūkšanā arī par to ar Dievu runāt un dalīties, ko tu jūti, kas notiek tevī, vai tas ir aizvainojums, vai tas ir kauns, vai nepatīk. Jebkas, kas tur notiek, par to ir svarīgi runāt atklāt un droši un zināt to, ka Dievs ir vienīgā persona, kas spēj justies tieši tā, kā tu jūties. Pat tad, ja tev liekas, ka otrs nesaprot mani kā cilvēks, vienīgais Dievs saprot tev pēc būtības. Tā arī ir. Un ja jums ir vajadzīga tīri tāda arī, kā lai saka, šī Dieva kāda atbilde vai Dieva tāds pieskāriens caur cilvēku, tad es vai Karim, mēs arī esam gatavi arī tikties, varbūt atsevišķi ārpus šiem vakariem un dziļāk skatīties, kā Dievs var lietot mūs priekš jums, priekš pāri. Jā. Un šis atvēršanās, jeb šis vārdā saukšanas process un tā, tad tas nav tikai šī viena vakara jautājums. Patiesībā tas ir tāds, profilaktiski tas būtu ik pa laikam vajadzīgs. Bet šis ir vairāk, es teiktu, ģenerāla tīrīšanas lietas, kas notiek šovakar, bet tad jau tikai tāda ikdienas uzkopšanas dara pēc tam, vai ne? Tā kā tam, tas jāveic regulāri. Un tad šis, ja mēs pirms tam runājam par vārdā nosaukšanu, piedošanas lūgšanu, tad tagad mēs runāsim tieši par šo piedošanu, kas no otras puses, tad tu esi dzirdējis šo vārdu lūdzu piedod, un ko tu dari. Tas ir smags process, bet svarīgi ir tas, ka pirmkārt, jebkurš no mums apzināmies to, cik mums katram ir piedots. Tad to tieši, cik man ir piedots, cik man ir atlaists. Mans grēks, mans parāds, man vaina, un tas tad arī ir tas izējas sākuma punkts, īpaši tas ir kristīgiem cilvēkiem, kur viņi ir piedzīvojuši to, ka par mani samaksāts. Es esmu bijis vainīgs un man grēks ir prasījies, ka man tiek sodīts, bet tomēr Dievs pats samaksā šo grēku parādu. Un tas ir tālāk jau tas, kā piedodiet citam tāpat kā Kristus jums piedevis. Tas ir tas izējas punkts. Jā. Tā kā tas ir tas, bet svarīgi ir arī tas, ka mēs saprotam, kas nav piedošana. Kādreiz cilvēki tā iedomājās, ja es tagad to neņemšu vērā, ka man kaut kas ir pāri nodarīts, tad tas nozīmē, es piedodu. Ja? Vai es aizmirstu, ka man tas pāri nodarīts, un tas nozīmē, es piedodu. Tā nav gluži. Tā nav piedošana. Piedošana nav arī tad, ja es, piemēram, prasu, tad tu mainīsies. Ja? Tā es sapratu, ka šī brīža tu tagad mainīsies. Ja? Tu apsoli man. Ja? Un ja man apsoli, ka tu mainīsies, tad es tev žēlīgi tagad arī piedodu. Tā nav piedošana. Ja tu uzstādi nosacījumu, tur nav kaut kas kārtībā, tur nav. Jo piedošana ir piedošana, tāpēc, ka es piedodu. Tur nav nosacījums. Jā, tad es jā. Nē. Un arī piedošana nav iedomāšanās to, ka gan jau laiku es šito aizmirsīšu, gan jau laiku es šito pazudīšu. Ja, tas arī nav tā. Kā es jau agrāk teicu, ka šo
sāpi mēs varam tikai norakt, bet nevis no viņas tikt vaļā bez tā, ka reāli tiek piedots. Ja? Kas tad ir piedošana? Es tikko teicu, kas nav piedošana. Kas ir piedošana? Tā ir tā fantastiskā lieta, ka var piedzīvot tādu lielu tādu brīvību un tādu lielu. Tas ir kaut kas tāds, kad es varu to, kas man bija uzlikts, kas man traucēja, grauza, urdīja, smacēja un vēl visas iespējamās lietas, ka es to varu vienkārši iedot Dievam. Un ir daudz gadījumu, ka man tas otrs cilvēks ne lūdz, ne arī grib piedot un nepiedod. Tad vienalga es ar to varu tikt atbrīvots, man ir kam to uzlikt. Man nav tas vairs jānes, un man vienalga, pat ja otrs cilvēks to varbūt visādi varbūt dzīvē, tad vienalga Dievs man var dziedināt un to atpieņemt, to nastu. Piedošana ir tas, ka, ja es saku, es piedodu, tad principā es arī par to uzņemos samaksāt. Tas būtu līdzīgi tāpatās, ka, ja man dēls pirms sasip vāzi, saka, teikt, piedod. Es varētu teikt, nē, tu nopirksi vāzi un tikai es tev piedošu. Nē, tad tā ne. Ja viņš ir sasip savu vāzi, es viņam saku piedod, tas nozīmē to, es dēls samaksāšu par šo vāzi. Es to zaudējumu nosedzu. Ja es saku piedod, tas nozīmē, es nosedzu šo zaudējumu. Tā ir mana izvēle. Es tā izdaru. Tā nozīmē samaksā, tā ir samaksa. Piedošanas ir samaksa. Ka es neprasu atpakaļ. Es tev piedodu, bet tu man nopirksi vietā. Tā nav piedošana. Ja? Piedošana ir tad, ja es to samaksāju. Tāpat arī ar piedošanu kopā iet tāda lieta kā izvēle, ka piedošana nav tikai emocija. Nav tā, ka emocijas uzplūdāja, saka, jā, protams, mīļā, kā es tev piedodu, protams, ka es tev piedodu. Nē, var jau arī būt emocija, bet pamatā var būt arī tā, ka es jūtos, ka es man pretīgi vienkārši ir. Tā situācija man pretīgi ir vispār par to runāt un atcerēties un tā, bet es izvēlos piedot. Un te ir viens tāds gadījums no otrā pasaules kara. Jā, tāds gadījums, tāds ļoti nopietns un sāpīgs, bet es jums viņu tā nocitēšu, kas ir reāls notikums par vienu kristieti, kur bija kļuvusi kristieti Koreja, ten Blūma. Viņi toreiz kopā ar ģimeni otrajā pasaules kara laikā bija slēpuši ebrejus savās mājās, holandieši viņi. Un viņa un viņas māsa tika aizvestas uz šo Ravensbrukas koncentrācijas nometni, un tad tur, protams, viņas tika spīdzinātas, un viņas šī māsa Betija nomira tur. Spīdzināšanas rezultātā. Bez tam, kad viņa atgriezās Vācijā, viņa citiem cilvēkiem stāstīja par to, kā Dievs nodzēš lietas, kā viņš var to visu nomazgāt, piedot, jā, un izlīgt var ar vislielākajiem ienaidniekiem. Un bija tā 47. gadā, viņa bija Minhenē, kur viņa arī šo par Dievu stāstīja, sludināja, un tēma bija tieši piedošana. Un kad šī konference beidzās, visi cilvēki gāja projām, pie viņas pienāca viens vīrs, pelēkā mētelī, un viņu atpazina. Un tas cilvēks bija viens no tiem uzraugiem šai Ravensbrukas koncentrācijas nometnē, kas bija viens no tiem ļaunākajiem uzraugiem. Un tad tā Korija stāsta, kad vīrs pienāca man klāt un teica, jauka vēsts, jaunpundze, cik labi ir zināt, kā jūs teicāt, ka visi grēki ir jūras dzelmē. Un viņš man pasniedz roku sveicienā. Un es tikko biju runājis par piedošanu.
es savilku dūri kabatā un nevēlējos viņam šo roku dot. Viņš man neatcerējās, bet es viņu atcerējos ļoti labi. Un es stāvēju acis pret aci ar ienaidnieku, un manas asins dzīslās sastinga. Un viņš turpināja. Kopš tā laika es esmu kļuvis par kristieti, viņš turpināja. Un es zinu, ka Dievs ir piedevis visu ļauno, ko esmu darījis. Bet es vēlētos to dzirdēt no jums, vai jūs man piedodat, jaunkungs? Un es stāvēju tur, un kaut man pašas grēki bija tikuši piedot daudzkārtīgi, es nespēju piedot, jo mana māsa tur bija gājusi bojā. Iespējams, ka tās bija tikai sekundes, kamēr šī vīra izstieptā roka nesaņēma atbildes sveicienu, bet man tā likās kā mūžība. Es sapratu, ka man tas jāizdara, jāpastiep pretī sava roka. Jo Jēzus ir teicis, ja jūs nepiedosiet cilvēku grēkus, arī jūsu tēvs debesīs nepiedos jūsējos. Un es joprojām stāvēju, jūtot augstumu sirdī. Bet piedošana, tās nav emocijas. Es to zināju. Tas ir gribas akts, un tās darbojas neatkarīgi no sirds stāvokļa. Un es sāku lūgt klusībā, Jēzu palīdz man, ka es varu pacelt savu roku. Es varu izdarīt daudz, tikai dod man šo sajūtu. Un tad, kad es šo roku pastiepu, tā nevaldāms siltuma vilnas ielīja visā manā ķermenī, un es sāku raudāt. Mēs apkampāmies, un es piedevu viņam. Kādu brīdi mēs stāvējām rokās sadavušies, bijusi ieslodzītā un apsargs. Un es nekad nebiju sajutusi tik lielu Dieva mīlestību un tik intensīvu kā tagad. Es sapratu, ka tā nav mana mīlestība. Tas bija svētā gara spēks, kas ir rakstīts Pāvila vēstulē romiešiem, bet cerība nepamet kalnā, jo mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Tā kā tas tiešām ir tikai Dieva palīdzība. Jā, tad tiešām mums tas ir kaut kas tāds. Ja mēs runājam par piedošanu, tad mēs, kā jau varētu tā teikt, iebraucam lauciņā, kas ir jau pārcilvēcīgi. Jā, tas jau ir Dieva lauciņš, un tur ir tiešām ļoti svarīgi, ka mēs saņemam Dieva palīdzību pie tā, lai varētu bez nosacījumiem piedot. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un svarīgi, ka arī tad, kad mēs to darām, tad mēs nevaram tēlot, ka tur vienkārši nekas nebija, vai man tas nesāp, jo tas nenozīmē, ka es noliedzu to, kas ir bijis izdarīts, bet tā ir cerība, ka Dievs to var dziedināt un palīdzēt izstāpēt. Un tā ir ne tikai cerība, bet tā ir realitāte, kur arī piepildās. Un tiešām... Tieši nevar notikt tādā vienā mirklī. Jā. Bija tāds gadījums vakar. Mūsu dēls lūdza piedošanu Harinai. Un tagad viņš ir lūdzu šo piedošanu. Un viņš tā sagaida, tad uzreiz tādā ātri arī atbildi. Tad tu piedod man tā. Un Harina klusē 5 minūtes, 10 minūtes. Es redzu viņa raud un viņa ierāpjās man klēpī. Tas ļoti tāds brīdis, kad tas nav tik viegli. Parasti tik saka, kā tu teiksi, cik ilgi jāgaida? un tā, bet ir tas svarīgais, tas, ka, kas notika tevī? Un kas ir tas būtiskais par piedošanas? To pat nevar izstāstīt, tur iziet cauri visām iespējamām lietām, jo tur ir izmisums, raudāšana, bezspēcība, un tad ir jau Dievam uzticēšana, es pat nevar izstāstīt visu, kam tur vien iziet cauri, bet un tad, kad tu esi tam izgājis gan ar prātu, gan ar vēl visu kaut ko, tad tu var beigās pateikt, jā, es piedodu. Jā, ja tā skatās par to procesu, tiešām tā ir tātad šī piedošanas lūdzēja
ielikšana Dieva rokās. Ja? Tad es tiešām, es nevis viņam piedodu, tāpēc, ka es tagad dikti uzticos viņam. Ja? Nē, drīzāk ir tas, ka es uzticos Dievam. Kur jau nav teiks, ka viņš tāpat atkal nedarīs. Tātad šī gadījumā es piedodu, jo pretējā gadījumā, ja es to nepiedodu, tad ir tā, ka es pats sevi sasaistu. Es pats arī sevi sasaistu un es palieku tajā nepiedošanas varā. Ja, un būtiski es esmu neatraisīts. Ja, un katru reizi, kad dzīvē pienāks, man atkal atcerīs atpakaļ pagātnē pie tā notikuma apakaļ. Lai es pats arī būtu brīvs, ir svarīgi, ka mēs abi esam brīvi ar to cilvēku. Es esmu brīvs un viņš ir brīvs. Vai no abi brīvi, vai abi mēs būsim sasaistīti ar šo grēku, kas ir starp mums noticis. Un ja mēs tā godīgi runājam, protams, tikai Dievs var būt taisnīgs. Un mēs jau varam teikt, ka arī tikai Dievs var spriest pilnīgu tiesu objektīvi, ja, un arī es neesmu Dievu nekāds vietnieks zemes virsū, kas varētu teikt, šito es to nepiedošu. Ja. Nē, tā nevar. Jo, ko tas nozīmē, ja es pasaku, es tev šito nepiedodu, tad tur iznāk paradoks. Mūsu Tēvs lūkšanā, ko mēs lūdzam? Mēs lūdzam piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un ja es par kādu cilvēku teicu, vai par kādu grēku teicu, šito es tev nekad nepiedošu, tad katru reizi, kad tu lūdz mūsu Tēvs lūkšanu, tu lūdz, Dievs, nepiedod man, nekad nepiedod man, tāpat kā es nespēju tam cilvēkam piedot to, nekad man nepiedod. Tad kaut kā jocīgi, tad es to patiesībā Tēvs lūkšanu pagriežu pret sevi. Ne? Es lūdzu, nepiedod man tikpat, cik es nevaru piedot viņam par to. Tas, daudzreiz ļoti svarīgi apzināties, ka tu pats sevi visādā veidā traumē ar to, ka tu nepiedod. Un ka, kā mēs redzējām arī no šīs sievietes, ka tas daudzējādā ziņā nav tāds ar prātu saistīts, ja, bet tas ir vairāk tāds, ko mēs varam Dievam uzticēt. Mēs paši daudzreiz to nevaram izdarīt. Jā, un šī gadījumā, ja mēs domājam arī par piedošanu vispār, ja mēs runājam par to piedošanas būtību, kas iet caur mums tos traumi, tā ir būtiski tāda ūdens traumi. Ir vajadzīgs, ka Kristus piedošana ienāk manī, ka es pats saņemu piedošanu, es pats esmu apžēlots. Ja? Un otrs ir tas, ka tomēr es dodu no sevis atkal tālāk citiem. Tad es esmu saņēmējis, es esmu saņēmis piedošanu no Dieva, un es arī to tālāk. Pretējā gadījumā, ja nav šī tālāk došana, ja piedošanas tālāk došana, tad tas ir līdzīgi kā dīķim, ne? Dīķī, kāpēc ūdens smird? Tāpēc, ka dīķī labā gadījumā tikai kaut kas ieplūst, ja? Un tur arī paliek. Arī pie personas, kurš nav gatavs dalīties tālāk ar to piedošanu, ko viņš pats ir saņēmis, arī ir tāpat kā šajā dīķī. Ja, tur nav labi. Tāpēc ir svarīgi, ka arī tas, ko Dievs arī vēlās, ka no vienas puses mēs esam atvērti piedošanai, lai paši piedzīvot šo piedošanu, un otras puses arī labprāt dodam citam piedošanu. Ja, tas tās Dieva darbs caur mani, tālāk, kad es piedodu otram, tas ir Dieva darbs caur mani par otru domājot. Tātad, bet svarīgi ir tas, ka, lai kas arī būtu pagātnē, nav neviens grēks, kuru mēs nevarētu tikt pāri, vai nav neviena tāda noziegums, ko tomēr mēs nevarētu ar Dieva žēlastību piedot. Un mēs varam sākt no jauna. Un šī gadījumā negaidiet, protams, to, ka šī sāpe pazudīs uzreiz. Nekur nav teikts tas, ka pēc piedošanas, pēc izlīdzināšanās, ka pēkšņi mēs jau slidināsimies pa gaisu svētlaimē. Ja? Ir arī tā, bet nekur nav teikts, tas nav apsolīts, ka uzreiz tev būs kādas sajūtas vai kā. Bet svarīgi ir tas, ka
Nu, tas ir tā kā ar augoni. Ja? Nu, ja man ir augonis, kas visu laiku pulsē, kas dod par sevi zināt, ka viņš tur ir un man sāp un nepatīk. Un tad tas brīdis, kad es tagad atzīstu, ka man tur ir, es atgriežu vaļā, nu reāli tur ir tas brīdis, kad tur viss ir, ko es tur redzu, un viss ir nejauki un nesmuki un riebīgi. Un tā. Un tas ir tas būtiskais, ka tas piedošanas brīdis ir tas brīdis, kad tiek izņemta ārā pati tā serde, kas tur ir, ja? Un tad tiek uzlikts uz plāksters. Plāksters tiek uzlikts, tas ir izdarīts. Bet tas nenozīmē, ka automātiski tur vairs nekā nav. Nu, tur vairs nav rēta. Nu, paliek jau. Kamēr vēl sadzīst, nu, paiet vēl laiks. Nav tā, ka mums ir tagad, tu vēl pēc nedēļas vēl tev tas sāp, tad jau tu man nepiedēvi. Nē, piedots jau tas ir jautājums par to, ka vēl dzīšana notiek. Dzīvēs tas ir ilgāks, ir mazliet ātrāk. Bet tas ir arī manā proporcionāli, ja tu esi, piemēram, 2 gadus apmēram darījis pāri tajā vai tajā, tad arī rēķinies, ka varbūt tikpat paies, lai viss tas arī labi sadzītu. Ja? Tur nekāds brīnums nav to. Bet svarīgi arī tas, ka mēs esam iejūtīgi viens pret otru. Ka tiešām mēs saprotam to, ka otram ir šausmīgi grūti lūgt šo piedošanu. Un ka mēs tomēr arī iejūtamies viņa ārā, cik viņam grūti arī par to runāt. Un arī tā kā, piemēram, Korintiešu vēstulē Bībelē rakstīts, ka mīlestība nepiemin ļaunu, ja? Ka mēs tomēr nepieminām un neatgādinām. Ja? Tas to savu muti sargāt, jā, kaut kādā veidā, kaut kādā brīdī atkal kaut kā neatgādina to. Ja? Bet pār visam, es tiešām arī pats būdams kristietis, es vienmēr to saku, ka man būtu grūtāk saņemt motivāciju, kāpēc, lai es kādam piedot un kā lai es tiek galā ar savu taču aizvainojumu un to taisnīgām dusmām par otru, ja vien es pats atkal un atkal neieraudzītu, cik man tiek piedots katru dienu no jauna. Un tas ir tas, ka ja es nebūtu piedzīvojis to, kā arī Dievs katru dienu, viņš arī piefiksē. Viņš arī piefiksē to, kas notiek. Viņš jau neskatās caur pirkstiem vai caur puķiem. Viņš jau redz man vēl labāk kā es pats, kas ir man šodienas grēks, kas ir man aizvakardienas grēks un tā tālāk. Viņš to zina. Bet kas notiek? Ko Dievs dara? Viņš paņem man šodienas grēku. Jā, ka man nav nevis. Viss veids. Viņš paņem un vienkārši to izdzēš. Tur nav nekā no tā vairs. Ja? Tur nav. Tas viss ir samaksās, tas viss ir izdzēs. Tas ir pagājis. Kas bijis ir pagājis, bet viss ir taps jauns. Ja? Tur nav vairāk. Un tas ir tā, par katru dienu varētu teikt. Katreiz viņš paņem un to, tur vēlāk sūdus, tāpēc aizvis. Un tā mēs varam plēst un nav tur vairs. Ja? Viņš vairs nešķir atpakaļ un nesaka, zini ko, es tomēr atceros, ka tu tur tajā reizē tā un tā. Nē, ja ir piedots, tad ir piedots, tas ir prom. Tas ir prom. Un tagad ir tāda brīvība, ja, ka tas ir piedots un tas ir prom. Tā iepriecina un tā ir tā, kas dod spēku. Atkal skatīties uz otru cilvēku arī ar to, ka es varu mēģināt viņam piedot. Tā. Nu ko, mēģinām arī vēl tagad šovakar neaiziet vēl projām uzreiz, bet pamēģināt tomēr otram cilvēkam apliecināt un pateikt, es sapratu, ka tev grūti bija par to runāt ar mani, un es tev gribu piedot, es tev piedodu. Neaiziet no šī vakara, neaiziet ārā no šīs telpas, neaiziet no šī vakara prom, nesnieguši šo milzīgi svarīgo plāksteri, šo piedošanas plāksteri. Tas ir svarīgi. Lai notiek dzīšana. Veltiet vēl kādu laiku klusai lūkšanai, varbūt sarunai, apliecinājumam, ka piedod, un tad arī ar šo vakaru arī uz tādu piedošanas noslēdzam, ja? Vēl kādas minūtes, 5 tam varam veltīt.
vakars ir bijis gan piesātināts un gan es teiktu, arī grūts, bet tā pašā laikā es arī redzu, ka ir jau arī kādas labas lietas notikušas un ir saukts, kas vārdā un ir varēts par ko piedošanu un ir par ko piedots. Tā kā patiesībā tas, ko jūs tagad darat, tas ir normāli, ka jūs to varat laiku darīt arī randiņos. Vai ne? Ka tas ir tāds laiks priekš jums. Vai ne? Tāds randiņus. Ja, piemēram, nav ko darīt randiņos, tad šitā. Šovakar. Tas nav tikai joks, bet tas tiešām tā ir viennozīmīga koncentrēšanās vienam uz otru. Vai ne? Un randiņš tam ir domāts. Tas ir tā arī. Tā kā. Labi, tad šodien ar to mēs beidzam. Un atkal tiekamies nākamajā reizē. Un nākamajā reizē mēs runāsim par vecākiem. Par to, ko mēs līdz ienesam no mūsu ģimenēm, no kurām mēs nākam. Paši nemaz nezinot, jā, tad, ka mēs ienesam līdz arī savās attiecībās kādu modeli, kādu pieredzi, vai tā ir pozitīva, negatīva, bet kādu pieredzi ienesam. Tā kā par to būs nākamajā reizē. Tā kā pagaidām mēs tad atradāmies un tiekamies atkal